Franča dēls. Kopīgais dēls ar to krodzinieka brāļa meitu. Tad, kad vēl piebraukājis uz to vietu. Lai Francis dus dieva mierā, nav ko viņu vainot, jo par otrā dēla eksistenci viņš nevarēja zināt. Pēc tā gadījuma tā meitšešot aizbraukusi prom un vairāk šajā pusē nesot manīta. Zinot tik vienu, ka tad, kad sapratusi, kad ir gaidībās, tad jau ir bijis par vēlu ko darīt, lai bērns šo pasauli neieraudzītu. Dēlu nesot negribējusi, nemīlējusi. Kamēr vecā māte dzīva, tad vēl viņš varējis sajust, kas ir rūpes un mīlestība. Bet, kad viņa atstājusi šo pasauli, tad Franča otrais dēls juties nevienam nevajadzīgs. Kamēr vēl māte dzīve, iztaujājis, kas ir bijis tēvs. Varbūt, ka viņam būs vēlami iepazīties un novērtēt, ka ir šāds cilvēks pasaulē, dēls. Kā to Anna visu zina? Klibais vīrietis esot atbraucis uz šo pusi, pareizāk sakot uz Krogu. Tā kā tur daudz apgrozās cilvēki, kuri iesiluši, mēdz būt arī runātīgi. Tā no vienām šādām reizēm Annas attālais radinieks iesācis sarunas ar šo vīrieti, kurš tad visu izstāstījis. Savukārt rada gabals visu Annai atstāstījis. Zinot tik vienu, ka uzzinot, ka arī tēvs nav šai saulē, tad vīrietis apsverot domu braukt prom. Jo kas te viņu vairs tur? Matilde to visu klausījās un no pārsteiguma nespēja neko pateikt. Mokoša bezmiega nakts, neziņa, ko un vai darīt. Matilde grozījās no viena sāna uz otru. Kaut kā šī vīrieša viņai bija žēl. Pret rītu lēmums kopā ar saulēktu bija atnācis. Matilde brauks ar viņu iepazīties. No rīta Kārlis saņēma lūgumu no mammas, lai iejūt zirgu un aizved viņu līdz Krogam. Krogam? Ko mamma tur darīs? Gan visu vēlāk paskaidros un dēls sapratīs. Nedroši vēra vaļā Krogus durvis, kuras bija nogludinātas kā stikls, jo tik daudz te roku tās vērušas vaļā. Pārlaida acis pār telpu, daudzie galdi, krēsli un Krogu slete, aiz kuras plauktos kā zaldātiņi stāvēja alus kausi. Tad redz kāda tā vieta, uz kuru savu laikā apburts nāca viņas Francis. No dibenistabas iznāca jauna meitene, izbrīnā ieplešot acis, ka šodien tik agrs pirmais apmeklētājs paveca kundze, kura iepriekš nav redzēta. Matilda daudz nevilka garumā un taujāja, vai te varot satikt kādu vīrieti, kuram grūtības sagādā pārvietošanās. Jaunā meitene, acu skatienu nenolaižot, pašķieba galvu uz to pašu telpu, no kuras pati pirms brīžu bija iznākusi, un sauca: Raimond, tevi meklē. Tātad Raimonds. Vārdu jau uzzināju, tas arī jau daudz. Gaidot atnācēju, domāja Matilde. Pēc brīža durvīs parādījās nācējs, kuru varēja aplūkot no priekšskata. Patiešām, Kārlis, kas Kārlis. Laba diena, kā varu palīdzēt? Sniedzot roku sveicienam, uzrunāja Raimonds. Labdien, es pat nezinu, kā iesākt. Es nojaušu. Dosimies kādā klusākā telpā. Minna, mēs ieiesim Kāršu istabā. Raimonds kā ceļu rādīdams kliboja pa priekšu. Matilde sekoja. Abi apsēdās pie apaļā galda. Varbūt kaut ko iedzersiet, piedāvāja Raimonds. Paldies, nē. Es labāk sākšu savu sakāmo. Uzzināju, ka esat šajā pusē. Nolēmu jūs uzmeklēt. Man visu izstāstīja. Esat Franča dēls, bet es esmu Franča, pareizāk sakot, biju sieva, jo viņš jau nav vairs ar mums. Jā, tā sanāk, ka mans tēvs bija jūsu vīrs. Gribējās viņu ļoti satikt, bet redz kā, nebija lemts. Tāpēc jau tuvākajās dienās došos prom.
Es labprāt ar jums iepazītos tuvāk, iesāka Matilde un pārstāsties savu, gan vīra dzīves ceļus. Arī to, ka Raimundam sanāk, ka ir brālis Kārlis. No Raimunda stāstītā vecā sieviete uzzināja, ka vīrietis ir par gadu jaunāks kā viņas dēls. Viss sakrīt ar to laiku, kad Francis apmeklēja šo ēku. Mana dzīve ir tāda paskumja, iesāka Raimunds. Mammas mīlestību neesmu jutis, jo kopš sevi atceros viņas attieksme bija tāda, it kā pats būtu prasījies pasaulē. Labi, ka vecā māte tādas mīļas dabas sieviete bija, neliedza klēpja siltumu, glāstu, labu vārdu. Kad viņas gaitas šajās takās izbeidzās, tad bija jāsāk kaut kā viss pašam, jo starp mammu sasalums neizkusa. Viņa tāpat ievēroja drošu attālumu. Vienu reizi gan viņš esot mēģinājis mammai tuvoties, apskaut viņu, bet savā ātrajā dabā tika izdarīts kas tāds, kas atgādinās par šo visu atlikušo mūžu. Tajos laikos, kad dzīvojuši zem viena jumta ar veco māti, bet mamma savu dzīvi pavadīja mājas otrajā stāvā, vai saulainās dienas iespaidots, vai kā cita, bet nolēmis uzkāpt augstāvā pie mammas. Pieklauvējis, un durvīs stāvējusi viņa, bet tāda neapmierināta, ka ir iztraucēta. Centies mammu apskaut, bet tajā brīdī, nepadomājot par sekām, viņa dēlu atgrūdusi. Zaudējis līdzsvaru, atmuguriski kritis un kā lēkājoša bumba, atsitoties pret katru trepju pakāpienu, noripojis zemē. Pēc kritiena secinājums, ka salauzta kāja. Pirms tam lausto vietu tik varējis just uz laikapstākļu maiņām. Bet jau lielam esot, ejot meža darbos, to neveiksmīgi sasitis un no tā laika klibošana acīm redzama. Katru reizi, kad atsperas uz slimās kājas, tad atceras par to kritienu, kuru trepju galā no augšas noskatījās mamma. Varēja redzēt, ka viņas skatienā nebija ne nožēlas, ne pārbīļa. Diemžēl. Tad no radiem uzzinājis, kas ir bijis viņa tēvs. Neko jau no viņa nevajagot, tikai vienīgi apzināties, ka varbūt kādam viņš šai pasaulē ir vajadzīgs. Savas ģimenes nav. Savu stāstu nobeidza Raimunds. Matilde viņā raudzījās un redzēja, ka vīriešu acīs ir patiesas asaras. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.